Daļa aktīvākie Talsu novada seniori vakar 26. novembrī Talsu sporta namā piedalījās ikgadējās sporta spēlēs. Rudens sporta dienā piedalījās vairāk nekā 20 aktīvo senioru. Viņiem bija jāveic vairākas sporta disciplīnas un katrā no tām jāiegūst pēc iespējas labāks rezultāts, lai tiktu pie kārotā diploma. Diplomu iegūst katra atsevišķā sporta veida uzvarētājs. Un tieši vēlme uzvarēt ir tas, kas liek kustēties aktīvāk un mērķēt precīzāk. Es kā sacensību dalībnieks te iesāku ar pensionāriem draudzēties, līdz ko es biju tajā statusā. Man patīk sacensības un sadraudzība tā ar pārējiem aprunāties par dzīvi. Un es domāju, to pašu viņi arī pārējie saka, ka tas ir labi. Reizēs sportot, un reizēs satikties un izrunāties un paklausīties, kā citur iet un kā citiem iet. Lai sporta diena varētu veiksmīgi noritēt, talkā nāk palīgi, kuri palīdz ne tikai sagatavot disciplīnas, bet arī skaitīt iegūtos punktus. Arī pats pensionāru biedrības vadītājs piedalās sacensībās, jo arī viņš vēlas iegūt kādu atzinības rakstu un uz to skatās diezgan cerīgi, jo sports ir daļa no viņa dzīves. Mums ir labi palīgi ir Pēters Pauģuns un Valdis Kalderauskis un arī Māris Priede arī citreiz, jā, viņš arī darbojās te. Viņu mums tā visu, un galvenais jau Valdis Kalderauskis, viņš tā visu tos sporta veidus ar tā izdomājas, ar kaut ko piesaka klāt, varbūt, kas man patīk, un es domāju, ka man patīk šie sporta veidi. Laukā uzmā tur kādreiz tā izklaidējās vairāk, bet te pa īstam. Kā ierasts sacensībās dalībniekiem bija jāmet šautriņas, bumba basketbola grozā, lidojošais šķīvīšu tīklā, bumbiņas spainīšos, bet šogad atkal kā viens no sporta veidiem klāt nācis bowlings. Bowlings pasākumu dalībniekiem ļoti paticis. Vairums ir viņi. Vairākas reizes jau, es daudzus pazīstu. Bet kādi šorīt ar vienu pirmo, ko es satiku pie durvīm, viņi teica, kur tad te ir īsi? Es pirmo reizi esmu no selekcijas un tā. Tā kā ir pievienojās jauni. Pensionāru biedrības vadītājs aicina seniorus nebaidīties, bet nākt un piedalīties kopīgās aktivitātēs, jo šādi ne tikai sportiski pavada brīvo laiku, bet arī iegūst jaunus domu biedrus. Baiba Demberga, Krists Rudaks, Talsu televīzija.